Labdien, mani sauc Mārtiņš Sirmais, es esmu pavārs, bet principā es esmu cilvēks, un man kā jebkuram citam cilvēkam ir diezgan liels pulks ar draugiem. Kā jau visiem profesionāļiem, vai tie ir juristi vai ārsti, ļoti bieži ir telefona zvani. Ko man darīt, man sāp kāja? Ko man darīt, man ir jāslēdz laulību līgums. Man šādi telefona zvani ir par ēdienu. Man ir dzimšanas diena, vai man ir garneļu kaudze, vai man ir vesela jēra kāja, un ko man tagad darīt? Un tad pa telefonu, tieši verbalizējot recepti, tieši verbalizējot situāciju, esmu ievērojis, ka vislabāk pārneses informāciju. Nevis vizuāli, ka tu skaties tur televīzijas šovs vai lasi skaistu tur izprintētu grāmatu vai sieviešu žurnālu, kur ir recepti, bet tieši verbalizējot, jo tad cilvēkam rodas iztēle, jo viņam taču ir jāgatavo, un tieši tajā brīdī viņš vislabāk pārņem šo informāciju. Tāpēc es jums izstāstīšu dažas receptes, dažas situācijas, kā izkļūt vislabāk ar vislabāko ēdienu. Ceru, ka jums tas noderēs. Peace!